Kā uzsākt biznesu? Mana pieredze rāda, ka biznesu var uzsākt cilvēki, kuri grib realizēt dzīvē vairāk lietas, nekā viņi ir iedomājuši. Pašam ir nācies uzsākt vairākus biznesus, daudzi ir aizgājuši, daudzi nav aizgājuši, bet šobrīd ir tas biznesa niša, kura man patīk, kura man iet, kura vienkārši jau ir dabūts tas vārds, kad mani zina. Tas ir viens no svarīgiem procesiem. Kā tad uzsākt to biznesu? Pirmais solis, to, ko es priekš sevis izvilku, ir tas, kad ir jābūt profesijai, nodarbei, lietai, kur tu jau esi kā cilvēks, kā personība veltījis jau laiku. Tur nebūs viens gads, bet tie jābūt ir jau vairākiem gadiem, kur jau ir bijušas problēmas, kur viņas ir risinātas. Un tajā mirklī jau mums rodas tā iekšējā profesionāli, klausies, es zinu to situāciju, es zinu to notikumu, kā to visu risināt. Un tā var veidoties biznes. Tas ir tāds foršākais veids, nākošais solis. Tad, kad mēs esam bijuši tajā vidē, to, ko esam darījuši un sapratuši, ka mēs esam tur jau kā profesionāli savā veidā, tad ir jāpaskatās tas, kā mūsu šīs zināšanas, pieredze var atrisināt cilvēkam kaut kādas ikdienas problēmas. Piemēram, cilvēks tur nemāk plānot, viņam tur nesanāk tas, viņam vajadzīgi kaut kādi pārdošanas materiāli, viņam tur ir vajadzīgi kaut kāds dizainu uztaisīt, viņam vajadzīgs tur, kurpes nopirkt, viņam vajadzīgs kaut kādu mājas interjeru, tur mēbeles un tādā. Ir jābūt šīm lietām, ko tu redzi, ka tā ir problēma, kā tu vari atrisināt. Un tad īstenībā tas bizness iet viegli. Nākošais solis, tad, kad jau ir tās lietas, ir pieredze, ir redzēt visa tā problēma, ir jābūt ļoti, ļoti labi sarakstītam tādam pirmajam plānam. Tad viņš mainīsies 100%. Tie plāni mainās, tas ir normāli, bet liela tāda ir jābūt pirmajam plānam sarakstītam. Tātad mēs uztaisam šo plānu bilancīti, mēs saprotam, kad vai ir vispār vērts to darīt, vai nav vērts darīt, jo tā veidojas pašizmaksa un peļņas daļa. Un tad tu saproti, viens īstenībā jēziņ, tur nav vērts nemaz līst iekšā tikai tāpēc, ka tur nav nekādas peļņas. Un vēl ļoti sarežģīts process, kad ir vajadzīgi ļoti specifiski cilvēki, komanda, lietas, lai vispār to realizētu. Un tad, kad cilvēks saprot jau to visu, tad tālāk jau jāsāk domāt, kā to visu realizēt. Tad kādām iekārtām vai kādiem notikumiem jābūt, lai to varētu vispār sākt realizēt, tā kā pacelt augšā. Nākošais solis, tad, kad jau tas sāk tā galvā veidoties, tāda skaidrība, izpratne, tad ir jāsāk skaidri domāt, kā piesaistīt cilvēku uzmanību vai pārdošanu. Ja nebūs pārdošanas, nebūs uzmanības piesaistīšanas, vispār nekas nesanāks, nav pat vērts sākt. Tāpēc, ka mūsdienās ir ļoti svarīgs šis process, lai vispār, ja tev varbūt ļoti kruts produkts, foršas lietas, bet ja tevi nezina cilvēki un neredz tevi cilvēki, tas ir diezgan trikī variants, ja? Bet tajā mirklī, kad cilvēks jau sāk domāt par šo pārdošanu, tad tiklīdz kā sāk iekšā nākt resursi, tad jau var uzreiz saplānot, reku ņemam klāt, automatizāciju, reku ņemam mākslīgo vēl intelektu papildus, reku ņemam to. Bet sākumā jābūt tam iekšējiem tādam zinumam, ka gribās vispār kaut ko darīt, kad gribās kaut ko uzlabot, veidot, atrisināt un tā. Un tad jau tas viss process sāk veidoties un notikt. Lai izdodās, jaudīgi stāstu par visādām lietām, kas saistīts ar pārdošanu, uzņēmējdarbību, jo vienkārši pašam ir bijusi pieredze un var to dalīties ar cilvēkiem, kas arī meklē kaut kādas lietas, kāpēc varbūt tās neiet tā kā gribētos. Tas nozīmē, ka jāmaina ir šis stāvoklis. Enerģija, galvas līmenis, un tad jau sāk viss mainīties.